Esiet sveicināti Nodarbinātības valsts aģentūras un Eures tīkla veidotajā raidījuma ciklā Drošs darbs Eiropā. Mani sauc Juris Liepiņš, esmu konsultants Eures jautājumos aģentūras Rīgas reģionālajā filiālē un šodienas raidījuma vadītājs. Lai atvieglotu pārvietošanos starp dalību valstīm, Eiropas Savienība ir pieņēmusi dažādus noteikumus, lai koordinētu sociālo aizsardzību, mazinātu riskus, ka cilvēki zaudē tiesības uz pabalstiem un citu veidu atbalstu. Šī raidījuma laikā apskatīsim vienu no sociālās aizsardzības jomām - veselības apdrošināšanu, un centīsimies rast atbildes, kā darba meklēšana un nodarbinātība citās Eiropas valstīs ietekmē cilvēku iespējas saņemt valsts apmaksātas veselības aprūpes pakalpojumus. Tāpēc esam aicinājuši uz sarunu Nacionālā veselības dienesta starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāju Andretu Līvenu. Labdien! Labdien! Varbūt apskatīsim dažādus scenārijus, kādos cilvēki var nonākt, kad viņi brauc uz citām Eiropas valstīm. Un varbūt sāksim ar tādu vienkāršāko situāciju. Cilvēks, ja viņš strādājas Latvijā, šeit ir bijis sociāli apdrošināts, bet tagad ir nolēmis meklēt darbu citā Eiropas valstī un īslaicīgi izbrauc no valsts, dodas uz šo ārvalsti, lai meklētu darbu tur uz vietas. Kas šādā situācijā notiek ar viņa veselības apdrošināšanu, vai viņš varēs piekļūt tātad apmaksātiem pakalpojumiem un varbūt viņam nepieciešami kādi dokumenti? Jā, paldies par jautājumu. Šī gadījumā būs divas situācijas. Viena situācija būs tāda, kur cilvēks ir beidzis savas darba attiecības Latvijā, ieguvis bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu, un varbūt pat valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra viņam ir izsniegusi tādu dokumentu U2 certifikāts, kas ir speciāli domāts, lai dotos uz citu valsti. Tad, balstoties uz šo dokumentu, Nacionālais veselības dienests cilvēkam var izsniegt S1 veidlapu, kas viņam garantē pilnu veselības aprūpes pakalpojumu spektra saņemšanu attiecīgajā valstī, kur viņš dodas darba meklējumos. Viņš šo veidlapu pieregistrē un principā var saņemt veselības aprūpes pakalpojumus tur, kā tādā valstī apdrošinātie cilvēki. Lai gan to es pieminēju kā pirmo, visbiežāk mums ir otrais scenārijs, kur cilvēks vēl visas šīs lietas nav nokārtojis, vai varbūt vēl ir daļēji darba attiecībās, vai negrib visu tur tā ļoti oficiāli kārtot, un tad ir, protams, Eiropas veselības apdrošināšanas karte, kura īslaicīgi uzturoties citā dalībvalstī dod tiesības uz nepieciešamajiem veselības pakalpojumiem. Tātad vairs tas nav pilnais pakalpojumu klāsts, bet, ja, teiksim, ir kaut kāda neatliekama situācija, tad šos pakalpojumus varēs dabūt tādā pašā apjomā, kā tajā valstī apdrošinātie cilvēki. Un, protams, arī šādā īslaicīgā laikā, tāpatās kā dodoties ceļojumā, ir ļoti svarīgi arī padomāt, iespējams, arī par ceļojuma apdrošināšanu, ja? Jo EVA karte visus riskus nenoseks. Un tā trešā lieta, ko man ļoti gribētos pieminēt, ir tas, ka pirms došanās cilvēkam būtu ļoti svarīgi arī noskaidrot attiecīgās valsts sistēma, jo es pieminēju, ka veselības aprūpes saņemšana būs tādā pašā veidā kā tanī valstī, un tas nozīmē, ka ir jāsaprot, vai viņam tagad par tiem pakalpojumiem vajadzēs maksāt un pēc tam atgūt to atmaksu no šejienes, vai tiešām tas būs par brīvu vai daļēji par brīvu, jo valstīs šīs sistēmas atšķirās. Un tāpatās, kā mēs kaut kur braucam un mēģinām kaut kādas lietas plānot par savu darbu vai ceļojumu, tāpatās mēs arī noskaidrojam, it sevišķi, ja varbūt mums ir kādas hroniskas slimības, kā tad es tos pakalpojumus varēšu saņemt, ja tāda vajadzība radīsies. Un varbūt kas ar šiem dokumentiem jūs minējāt, tātad Eiropas veselības apdrošināšanas kārti, S1 certifikātu, kas cilvēkam ar šiem dokumentiem jādara? Jūs teicāt, S1 certifikāts jāreģistrē, jā? Tas droši vien ir ārvalstī kādā iestādē jādara, jā? Jā, tātad, ja cilvēkam ir izsniegts S1 certifikāts vai S1 veidlapa, tad viņš šo veidlapu reģistrē tās attiecīgās valsts
veselības apdrošināšanas iestādē, un tad atkarībā pēc valsts nosacījumiem viņš tiek iekļauts šīs valsts sistēmā un principā var saņemt pakalpojumus tāpatās kā tur apdrošinātās personas. Evakarte, nu svarīgi, ka mēs viņu neatstājam mājās uz plauktiņa, ja, jo tie ir tie mūsu stāsti, ar kuriem mēs saduramies, ka cilvēks varbūt pat viņu izņem, bet tad viņu nepaņem līdzi vai par to atcerās, kā lai saka, pāris stundas pirms izbraukšanas. Tā kā, nu, tāpatās kā mēs darbu plānojam saulaicīgi, tā arī dabūjam šos te dokumentus. Un, protams, ka ir svarīgi arī par evakarti runājot, saprast to, ka es arī pieminēju ceļojuma apdrošināšanu, ja, ka evaks visus riskus nenoseks. Ja? Tā kā mēs gribam būt pasargāti kaut kur dodoties, tad protams, arī ceļojuma apdrošināšana, jo evaks neseks ne pacientu līdzmaksājumus, ne transporta izdevumus, ne arī repatriāciju, ja tāda būs nepieciešama. Mhm. Un jāatcerās arī, ka evakartē ir derīguma termiņš, ja? Jā, parasti standarta termiņš ir 3 gadi pašlaik, un tas nozīmē, nu, ka nav tā, ka tas tiek izdots uz kaut kādu pavisam īsu laiku, tā kā gan jau, ka var paskatīties, kad tuvojās derīguma termiņa beigas, ja ir iepriekš izņemts un dabūt jaunu. Paldies. Kas notiek tādās situācijās, ja nav šīs evakartes vai S1 certifikāta, cilvēks ir aizbraucis, jā, bet, nu, nepieciešama veselības aprūpe, bet nav šādu dokumentu, vai Latvija joprojām apmaksās šādus pakalpojumus vismaz daļēji? Jā, tātad, ja cilvēks ir aizbraucis un kaut kāda iemesla dēļ nav nokārtojis šo Eiropas veselības apdrošināšanas karti, bet nu, cilvēks ir vēl joprojām apdrošināts Latvijā, uzskatāms. Protams, ka Latvija kaut kādus izdevumus seks, ja tie ir šie neatliekamie nepieciešamie pakalpojumi, tad tas tiks sekts pēc tās valsts nosacījumiem, ja tiek saņemts arī nu, tajā valstī noteiktajā kārtībā un veidā un tā. Bet, protams, ka nu, ir jārēķinās ar to, ka var gadīties pašam par šiem pakalpojumiem maksāt. Ja? Jo, nu, ja teiksim, tas ir ambulatorais pakalpojums, pavisam īslaicīgi, ja nu, skaidrs, ka ārsts sniedzot pakalpojumu vēlēsies, ka tā apmaksa tiks veikta. Ja ir kaut kādi lielāki negadījumi, kas iesaista hospitalizāciju, tad ārstniecības iestādes reizēm no mums prasa tādu aizvietošo certifikātu vai lūdz tuvinieku sazināties ar mums un prasīt Eiropas veselības apdrošināšanas kartes aizvietošo certifikātu, ko mēs arī iespējams ātri izsniedzam. Un tad tas būtu tā kā aizvietot šo te karti, kas nav izņemta. Bet, protams, ka uz to nevajag orientēties, ka labāk ir tomēr to karti paņemt. Un tā. Bet ja cilvēkam tiesības pastāv, un ja tas pakalpojums ir arī saņemts, kā saka, pēc visiem noteikumiem, tad tā atmaksa būs. Un, protams, arī Eiropā pastāv šis te otrs mehānisms, ja cilvēks pats saņem pakalpojumus pie privātiem pakalpojumu sniedzējiem, tad, protams, arī tad būs cita apmaksas kārtība, bet arī tad ir iespējams atgūt izmaksu pēc Latvijas vietējiem tarifiem. Tie var būt daudz zemāki, bet kaut kādiem atmaksu būs iespējams saņemt. Un tad, protams, ja cilvēks pats ir samaksājis, ir ļoti svarīgi, ka cilvēks paņem visus dokumentus, maksājuma dokumentus, ārstēšanas dokumentus, visus papīri, un tad var vērsties Nacionālā veselības dienestā uz izdevumu atmaksu. Tad man nākamais jautājums tad arī bija saistīts ar to, kā tiešām ar šīm privātajām veselības aprūpas iestādēm, vai tās arī pieņem evakarti vai S1 certifikātu, vai tur ir kaut kāda atšķirība? Privātās iestādes, no kurām nav noslēgts līgums ar nevienu veselības apdrošināšanas fondu, ja? Mēs viņus tā iedalīsim, jo, protams, ir arī privātas iestādes, kurām ir šie līgumi ar apdrošinātājiem valsts
Bet tad, ja mēs runājam par pilnīgi privātu, tad visdrīzākais, ka tur būs cilvēkam pilnībā viss jāapmaksā no saviem līdzekļiem, un tad šī te apmaksa notiek pēc Latvijas tarifiem šeit atgriežoties Latvijā. Ja? Protams, tās summas var būt lielākas, un atkal tā atmaksa vēl procentuāli zemāka. Eiropas viss regulējums pieļauj arī šīs iespējas, ka tas nav tikai valsts pakalpojumi, bet arī privātie, bet tad, protams, atmaksas tās sistēmas ir dažādas. Paldies! Tā, varbūt tagad paskatīsimies nedaudz citu situāciju. Cilvēks ir atradis darbu īslaicīgi, teiksim, kādu sezonas darbu, vai viņš tur aizbraucis kaut kādām, nezinu, dažām nedēļām tieši kaut kādu konkrētu uzdevumu veikt, bet, nu, ir nodarbināts jau šajā valstī. Kā ir šādās situācijās, ja, teiksim, viņam automātiski nepienākas jau tajā valstī veselības apdrošināšana, vai šādās situācijās arī Latvija varētu apmaksāt veselības aprūpas pakalpojumus? Šajās situācijās ir tā, nu, protams, ka viens jautājums ir tā, ka, ja es, piemēram, skatos uz sevi kā darba ņēmēju, es, protams, vēlos, lai man ir maksimāla aizsardzība. Tas nozīmē, ka, nu, teiksim, ja es šeit man kāds varbūt Latvijas darba devējs nosūtīts, vai es no Latvijas esmu iepriekš Latvijā apdrošināta, nu, man ir EVA karta, kuru neviens man nav atņēmis. Nu, un tā kā, ja man šis te darba devējs ārvalstīs nenodrošina apdrošināšanu, iespējams, varbūt es arī iegādājos to pašu arī privāto, tāpēc, ka es gribu būt pasargāts. Nu, no valsts puses ir tā, ka, jā, nu, ja tam cilvēkam nav apdrošināšana citā valstī, tad to minimumu, kas ir tā neatliekamā palīdzība, ja kaut kas gadās, droši vien tā EVA karte noseks. Ja? Protams, ka tā lieta ir tāda, ka nu, maksimāli, protams, cilvēkam ir jādomā par to savu aizsardzību tādā ziņā, ka šajā valstī viņš arī to apdrošināšanu, ja darba devējs viņam dod darbu, tad viņam arī dod kaut kādas tos apdrošināšanas, ja, bet protams, kad vienmēr ir tas atbalsts arī no Latvijas, ja tiešām tas tā nenotiek, tad tā apdrošināšanas kārta Eiropas to minimumu noteikti nosaks. Bet ir ļoti svarīgi arī domāt par to, ka ir arī visās valstīs dažādas sistēmas, un tas nozīmē, ka, piemēram, varētu būt tā, ka, ja cilvēks tagad vēršās pie pakalpojumu sniedzēja citā valstī, nu, un viņam, piemēram, ir kaut kāda informācija par to, ka tas cilvēks ir nevis tur īslaicīgi atbraucis uz kaut kādu ekskursiju, ja, bet viņš tur strādā. Viņiem ir tiesības pateikt, nē, nu, klausieties, uz jums neatiecās šie te noteikumi vispār. Nu, protams, ka pakalpojums tiks sniegts, ja, bet nu, tur vienmēr ir šis risks, ka tam cilvēkam vai darba devējam vai tuviniekiem par to vajadzēs maksāt. Tā kā nu, vienkārši ir ļoti jāuzmanās. Es domāju, ka no tās valsts puses tā lieta ir tāda, ka ja EVA karte ir pienākās un viņi ir izsniegti, tad, protams, ka noseks kaut kādus izdevumus, bet, protams, tas ir liels risks pašam cilvēkam. Jā, nu, droši vien arī šādās situācijās cilvēkam pašam ir nu, arī jāskatās, jāmēģina kaut kādu privātu apdrošināšanu nopirkt, pieļauj, lai mazinātu tos riskus tiešām, ka kaut kas viņam jāmaksā pēc, tā teikt, no savas kabatas, pēc pilnas programmas. Tieši Jā. tā. Tā, vēl viens variants ir komandējumi. Eiropas Savienībā ir izstrādāta tāda īpašā sistēma arī, ja cilvēki tiek sūtīti ilgstošajos komandējumos, ne kaut kāds pakalpojums citās Eiropas valstīs. Kā ir šādos gadījumos atkal, vai viņam pašam kaut kas ir jādara, kaut kādi dokumenti jāizņem, vai darba devējiem šajās situācijās ir jānodrošina, ka cilvēkam ka viss ir. Nu, tiem komandējumiem droši vien visbiežāk ir tā, ka darba devējs nokārto šo te A1 certifikātu uz attiecīgo valsti, tas ir sociālajā apdrošināšanas aģentūrā.
Un tad, protams, balstoties uz šo dokumentu, mēs arī varam izsniegt šo S1 certifikātu. Jā, un tas darbojas abos virzienos. Tas darbojās, kur Latvijas darba devējs nosūta cilvēku strādāt citā valstī. Tas nozīmē A1 certifikāts, ko izsniedz Sociālās apdrošināšanas aģentūra. Pateiks, ok, nodokļus viņš maksā Latvijā, un S1 certifikāts nozīmē, ka viņš arī tos uz mūsu rēķinu, uz Latvijas rēķinu var saņemt veselības aprūpas pakalpojumus. Tad S1 certifikātu atkal pieregistrē, un, ja ir nepieciešams kaut kādus pakalpojumus saņemt, tad saņem. Un tas, protams, arī darbojas otrā virzienā, kur cilvēki ir nodarbināti citā valstī, bet viņi ir komandēti šeit, vai viņu dzīvesvieta ir šeit Latvijā, un tad šīs valsts izsniedz cilvēkam S1 certifikātu, ko mēs pieregistrējam, un tad arī par Latvijā saņemtajiem pakalpojumiem varam atgūt naudu no attiecīgās nodarbinātības valsts. Paldies. Tālāk. Varbūt tad skatāmies jau uz šo gadījumu, kad cilvēks ir uzsācis darbu citā valstī un jau pastāvīgu darbu, un tad jau viņam pienākās tā kā šīs ārvalsts veselības apdrošināšana, ja, tad viņš maksā jau tur iemaksas. Šādās situācijās ir jau svarīgi cilvēkiem, lai tā pāreja no Latvijas, teiksim, sistēmas uz tās valsts sistēmu raiti, lai viņš varētu pieteikties pie ģimenes ārsta, ja tādā valstī, ja tajā valstī ir ģimenes ārsts, un saņemt laicīgi varētu viņam izrakstīt visas zāles. Kādas darbības šajā sakarā ir cilvēkam jāveic, vai tur var būt kādas situācijas, kad, teiksim, viņam viņš nevar laicīgi saņemt šos, varbūt pastāvīgos medikamentus, kas viņam jālieto, nezinu, astma vai kaut kas tam līdzīgs, ja viņam ir, kas notiek šajās situācijās? Tas nozīmē, ka mēs tagad vairāk pārējām tieši uz šo pakalpojumu saņemšanas pusi. Ja? Tad apdrošināšana Latvijā ir beigusies, cilvēks vairs neizmanto ne Latvijas e-karti, neko. Iespējams, varbūt mūs pat par to informē vai atgriež to karti un tā. Tas nozīmē, ka tiesības saņemt pakalpojumus apdrošināšana ir citā valstī. Bet ir svarīgi saprast, kā tagad turpināt tos pakalpojumu saņemšanu. Protams, atkal ir tas pats, kur mēs plānojam iepriekš kādas lietas, un īpaši aktuāli šie jautājumi var būt tieši tā, ja ir kaut kādas regulāri lietotas zāles vai kādas hroniskas saslimšanas, un tad tā informācija ir kaut kur tālāk jānodod tam nākošajam ārstam. Liela daļa no šīs atbildības, protams, ir uz pašu cilvēku. Tāpēc, ka viņš ir tas arī, kurš beigās viņš pēc tam var sūdzēties vai bēdāties, bet tā lieta ir tāda, ka viņš ir tas, kurš rūpējās un kuram rūp sev veselība un tā. Un tas nozīmē, ka visa informācija, kas kaut vai no viņa perspektīvas liktos būtiska, viņš to informāciju paņem līdzi. Tās lietas, kuras ir nodrošinātas ar Eiropas regulējumu, ir attiecībā uz zālēm recepšu savstarpēju atzīšanu. Tas nozīmē, ka Latvijā izrakstītu recepti var aprečot citās valstīs. Ir īpašas prasības, ārsti to Latvijā zina, kā šo recepti izrakstīt. Ir 6 valsts, ar kurām notiek arī, laikam 5 realitātē, ar kurām Latvija nodod elektroniski e-veselības sistēmā, pārobežu e-veselības sistēmā šīs receptes. Igaunija, Lietuva, Polija, Čehija un daļēji arī Spānija. Apmaiņa notiek arī ar Portugāli, bet tas ir otrā virzienā. Bet, protams, ka jebkurā gadījumā drošības pēc, tad mums ir šī papīra recepte, vai to 5 valstu gadījumā varētu būt arī elektroniskā recepte, kur tās zāles Latvijā, kas ir iepriekš izrakstītas, viņas varēs iegādāties tur. Bet jebkurā gadījumā, vienalga vai elektroniski vai papīrā, tad šī savstarpējā recepšu atzīšana pastāv. Tas, kas attiecās uz medicīnisko dokumentāciju,
tur ir tā, kā es teicu, kad visas tās lietas, kuras liekas būtiskas, tiksim, cilvēkam pašam, tiešām to dokumentāciju tad varbūt ir jāņem līdzi un tā, jo tās lietas, kur notiek, mums arī ir sākusies tāda veselības pamatdatu apmaiņa, arī e-veselībā, pārobežu e-veselības jomā. Tur tiek nodota tikai cilvēka diagnoze. Ja? Tas nozīmē, ka ar tām valstīm, ar kurām notiek apmaiņa, tā arī ir Igaunija, Francija, Malta, Nīderlande, Portugāla un Spānija. Tur ārsts šajā pārobežu e-veselībā varētu redzēt cilvēka diagnozi, neko citu, cilvēka diagnozi vai diagnozes, kādas viņam ir uzstādītas. Plus ķirurģiskas operācijas, iejaukšanās, kas ir notikušas pēdējo 6 mēnešu laikā. Bet teiksim, par kaut kādas vairāk tādas detaļas, ja, kuras varbūt varētu būt nozīmīgas par kaut kādu ārstēšanu, kas ir saņemta, kas ir kaut kādām tādām lietām. Tā ir visa tā informācija, ko varbūt tās arī pirms došanās projām, ja ir kādas tās saslimšanas ar savu ārstu, tiek izrunāts, kas varētu būt kaut kādas lietas, kas ir būtisks. Paldies! Reizēm ir arī tādas situācijas, kad cilvēks ir tagad sociāli apdrošināts citā valstī, maksā sociālās iemaksas, ieskaitot veselības apdrošināšanu tur. Viņam viņš var tātad dabūt ģimenes ārstu, visus nosūtījumus, visu aprūpi tur, bet viņš vēlās tomēr. Tā saikne varbūt ar Latviju arī ir kaut kāda palikusi. Viņam tīri personīgi, viņam patīk viņa līdzinājais ģimenes ārsts, viņam patīk Latvijas varbūt tie pakalpojumi, ko Latvija sniedz salīdzinājumā ar jauno valsti. Vai viņš var turpināt saņemt veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā, un ja jā, uz kādiem nosacījumiem, kas viņam ir jādara, lai to varētu darīt? Jā, tas ir tāds sarežģīts un daudzreiz apcilēts jautājums. Un, protams, ka pakalpojumus, tā kā Eiropā mēs brīvi pārvietojamies un pakalpojumus varam saņemt, tad, protams, ka pakalpojumu saņemšanai kā tādai nekāda šķēršļi nav. Pašlaik arī Latvijas normatīvais regulējums nekādus šķēršļus netaisa. Tas nozīmē, ka cilvēks var diezgan brīvi, neatkarībā no tā, kur viņš ir apdrošināts, tos pakalpojumus saņemt. Bet, protams, ka viss šis Eiropas sistēmu koordinācija ir balstīta arī uz tādu cilvēku kaut kādu godprātību. Ja, ja es skaidri zinu, ka es esmu apdrošināts citā valstī, tad es šeit saņemu vai maksas pakalpojumus, un tad atgūstu to atmaksu savā apdrošināšanas valstī. Vai, ja es, piemēram, šeit dodos brīvdienās, tad es paņemu no tās valsts varbūt evaku un tad tos neatliekamos pakalpojumus saņemu šeit tādā veidā. Ir dažādi tie, jo protams, ka es saprotu, ka tā īpašā sasaiste, kas mūsu cilvēkiem ir ar Latviju, ka viņi ir tāda īpaša un ka viņi varbūt tās gluži tajā Eiropas sociālās drošības koordinācijā ne īpaši labi iedarās, ja, jo pilsonība kā tāda Eiropas regulējumā vienīgā pilsonība, kurai nozīme, ir Eiropas Savienības pilsonība. Tas, ka tu esi Latvijas pilsonis, tas nekādas tiesības, tiksim, no Eiropas perspektīvas cilvēkam nedod. Bet tas nozīmē, ka pakalpojums cilvēks var saņemt, kur viņš vēlās, kur viņš izvēlās. Tā ir pilnīgi brīva izvēle, bet tad jautājums ir tīri, kā par to norēķināties. Vai es, tiksim, neatliekamās palīdzības gadījumā to darīšu ar evaku, vai es to saņemšu kā maksas pakalpojumu. Tādā veidā. Jā. Un es saprotu, tie dokumenti būs arī tādi paši, ja tas būs tas EVAK, tā būs tas S1 certifikāts un tā, ja? Tie būs tie paši pakalpojumi, un mums ir diezgan daudz cilvēki, ja, kas veic darbu citās valstīs, bet viņi dzīvo, viņi reāli
ir šeit un viņi saņem pakalpojumus šeit, un tad viņiem ir šī S1 veidlapa, ar kuru viņš būtībā ejot pie ārsta, viņam nekas tur nav īpaši jāuzrāda vai kā viņš viņu saņem, bet mēs varam šos te izdevumus atgūt no attiecīgās apdrošināšanas valsts. Un tā. Varbūt tad vēl nedaudz cits scenārijs, vēl, kā ir ar attālināto darbu. Teiksim, cilvēks pārcēl uz citu valstu, bet viņš ir joprojām strādā attālināti pie Latvijas darba devēja. Kas ir šādās situācijās, kurā valstī viņš ir apdrošināts šajā mirklī? Vai tā ir Latvija, vai tā ir jau valsts, kurā viņš reāli dzīvo? Ja? Kas notiek šādās situācijās? Eiropas regulas to formulē tādā veidā, ka, ja cilvēks ir nodarbināts divās valstīs, un šī gadījumā tā nav tikai nodokļu nomaksa un algas saņemšana, bet arī fiziski, kur viņš atrodas, ja, tad, principā, viņu varētu uzskatīt par nodarbinātu Latvijā, tad mirklī, ja viņš šeit veic vismaz 25% no darba. Tas ir tas vispārējais regulējums. Par to tiek daudz diskutēts starp Eiropas Savienības valstīm, kā mēs tieši to interpretējam un man ir jāsaka, ka tās interpretācijas ir dažādas. Mēs īsti līdz tam attēlinātam darbam vēl neesam tikuši. Covid drusku to iekustināja. Bet tiksim, tādā Eiropas līmenī tā pilnīgi konsekvents tas nav tā pateikts. Mēs Latvijā pēdējos gados izvēlamies vairāk šo tādu pieeju un interpretāciju, ka, ja cilvēks maksā nodokļus vai ir nodarbināts tikai pie Latvijas darba devēja, tad mēs pat neuzskatām, ka tās ir divi darba devēji vai nodarbinātība divās valstīs, tā ir nodarbinātība vienā valstī. Un tas nozīmē, ka mēs arī izsniedzam cilvēkiem S1 veidlapu un tā. Bet, protams, tā kā šīs interpretācijas atšķirās, tad ir ļoti iespējams, ka cilvēks dodas uz kaut kādu valsti pieregistrēt to savu veidlapu, un viņam saka, bet tu taču esi šeit, ja? Kā tu strādā tur? Tā kā tās ir drusku tādi interpretācijas jautājumi, un, protams, katrā konkrētā situācijā mēs varam konsultēt. Pēdējos gados mēs redzam daudzus cilvēkus, kas arī izvēlās dzīvot kādās saulainākās vietās un attālināti strādāt. Pagaidām tas viss ir iespējams. Ja? Tā kā saņem S1 veidlapu un var pievienoties attiecīgās valsts sistēmai. Paldies! Jā, tad šis jautājums izskatās arī diezgan sarežģīts tieši par attālināto darbu. Kur cilvēki var vērsties, ja viņiem ir jautājumi gan par šo tēmu, gan par veselības apdrošināšanas šo regulējumu, ja, vai kas viņiem pienāks, kas viņiem nepienāks, kur viņi var gūt atbildes uz šādiem jautājumiem? Informācija, tā kā cilvēki daudz informācijas meklē internetā, tad mums ir diezgan daudz plaša informācija mūsu mājaslapā, speciāla sadaļa veselības aprūpe ārzemēs, un tas nozīmē, ka tur var redzēt pilnīgi visus scenārijus, gan par saņemšanu šeit, gan ārzemēs, dažādās veidlapas, dažādie scenāriji, tur ir latviski, angliski, kā cilvēkiem ir labāk un tā. Bet, ja cilvēks vienkārši grib pakonsultēties, ja, tad mums ir Nacionālajā veselības dienestā brīnišķīgs klientu apkalpošanas centrs, kurā var nākt gan klātienē, gan mūsu centrālajā birojā Cēsu ielā 31, gan arī teritoriālajās nodaļās. Ir šis telefona numurs klientu apkalpošanas, kur zvanīt 800 1234. Kur tad meitenes ļoti skaidri izskaidro dažādus tos un izskata tos dažādos gadījumus. Un arī var rakstīt e-pastā mums tā kā uz Nacionālā veselības dienesta centrālo e-pastu, un tad jau viņi visi tiek sadalīti šie jautājumi. Bet mums tiešām klientu apkalpošanas centrs strādā ļoti labi. Pāris dienu laikā atbild jautājumus par visām šīm lietām. Ja ir kaut kāda sarežģītāka situācija, konsultējas ar starptautisko sadarbības nodaļu. Tā kā iespēja robežās mēs visu mēģinam
atbildēt. Protams, ka tajā mirklī, kad tie jautājumi ir gluži uz tādas, nu, kur ir apmēram tā, kā es varētu sēdēt uz sēdes un dabūt labāko no abām pusēm. Ja, nu, tie mums vienmēr ir tādi sarežģīti jautājumi, bet ja cilvēks tiešām nāk ar tādu ļoti, nu, godīgu attieksmi, es vēlētos šo saprast, ja, tad tās atbildes parasti ir, un mēs visu varam atrisināt. Jā, paldies par izsmeļošajām atbildēm. Tātad tagad zinām, ka par šiem jautājumiem var interesēties Nacionālajā veselības dienestā. Un varam, es domāju, arī tad šo raidījumu beigt. Paldies par uzmanību, paldies par dalību, Andreta. Un Paldies! visu labu. Sekojiet līdzi mūsu informācijas līdzekļiem, lai noskaidrotu, kad būs nākamie raidījumi drošs darbs Eiropā. Visu labu!